Šīs un aizvadītās nedēļas mainīgie laika apstākļi Jēkabpilī radīja nērtības uz daudzām ielām un ietvēm. Sevišķi slidens bija pagājušās nedēļas otrajā pusē, kad par apledojumu sūdzējās gan gājēji, gan autovadītāji. Atbildīgie Jēkabpils dienesti uzsver, ka pilsētas ielas un ietves tiek tīrītas un kaisītas atbilstoši noteikumiem un pašvaldības budžeta iespējām. Proti A-klases ielas jānotīra 4 līdz 6 stundu laikā pēc sniegšanas beigām, B-klases ielas 8 stundu laikā, C-klases ielas 18 stundu laikā pēc sniegšanas beigām, D-klases ielas pēc pasūtītāja, proti domes pieprasījuma. Ņemot vērā apledojumu, pagājušajā piekdienā pašvaldībā tika pieņemts lēmums nokaisīt D-klases ielas. Sestdienā bija pabeigta šo D-klases ielu kaisīšanu lielākoties, varbūt palika kādas ielas, kuras netika nokaisītas, un tad nāca svētdienas laikapstākļi, kurā sāka krist šis sniegs, un sniegs beidzās pirmdienas 12. dienā. Ja? Un šajā periodā uzkrita apmēram 20 cm bieza sniega kārta. Uz galvenajām ielām tātad mēs nokaisījām un notīrījām šīs ielas 3 reizes. Uz mazāk svarīgām ielām šīs darbs tika veikts pēdējās 2 dienās, tātad otrdienā un šodien trešdienā pabeidz mazās ielas, kur netika lielā tehnika virsū. Tad, ja mēs tagad iziesim ārā un paskatīsimies ielās, tad 48 stundās mēs esam notīrījuši visu pilsētu. Sijā Jēkabpils pakalpojumu uzsver, ka izņēmums ir būvobjekta teritorija, proti Pasta iela un tai piegulošās ielas, kas joprojām ir būvniecības procesā. Par šo ielu uzturēšanu atbild būvu uzņēmums. Savukārt par ietju tīrīšanu un kaisīšanu atbildīgi ne tikai Sijā Jēkabpils pakalpojumi un namu apsaimniekotāji, bet arī privātmāju īpašnieki, kuru pienākumos ir notīrīt un nokaisīt saviem īpašumiem piegulošās ietves. Atbildīgie dienesti uzsver, ka viņu uzraudzībā esošās ietves tiekot kaisītas un tīrītas pēc nepieciešamības. Mums ar saitniekiem ir kaut kāda normas, kas ir, pēc kuras viņi kopja, kāds viņu lielums. Pēc šāda sniega cilvēki tīrīja 5 reizes vienu un to pašu vietu. Sijā Jēkabpils pakalpojumi šogad saņēmuši iedzīvotāju sūdzības par tā saucamo putru uz ietvēm. Šī situācija veidojas tāpēc, ka mēs nepaspējam notīrīt visu sniegu uzreiz. Šo sniegu piemīda un rodas šī slidenā virskārte. Ja? Tad mūsu mašīnas brauc šajā periodā pa ielu, uzkaisa sāli, kas reaģējot ar šo ledus kārtu veido tādu kā putru. Un pēc tam attiecīgi nāk atkal mūsu mašīna vēlāk un noslauka šo laukumu. Bet tas ir process, kurš ilgst kaut kādu brīdi un ir jādod laiks šim procesam norisināties. Nevar iznākt no rīta ārā un paziņot, viss ir slidens, viss ir slikti. Ņemot vērā, ka daudz viet nav tīrītas un kaisītas tieši pie privāti īpašumiem esošās ietves, pašvaldība veic pārunas ar konkrēto māju īpašniekiem. Ir veiktas 14 māju īpašniekiem pārunas, attiecīgi vēl ir atsevišķos gadījumos papildus tiek iemesti atgādinājumi paskastīties, ja netiek sasniegti uz vietas. Protokoli par šo pārkāpumu nav stādīti, jo iedzīvotāji reaģē, uzreiz notīra tās vietas. Nākošais jautājums ir par jumtiem. Šeit situācija ir mazliet citādāk. Tur ir uzsāktas 9 administratīvās lietvedības, 8 gadījumos ir sastādīti profilaktisko pārunu protokoli. Ņemot vērā to, ka lāstekas tika notīrītas un pārkāpumi novērsti, tikai vienā gadījumā ēkas īpašnieks nereaģēja un policijas uzaicinājumu ierasties ignorēja. Un šādā gadījumā tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Atbildīgie dienesti arī uzsver, ka nevienmēr laika apstākļi ir piemēroti uzturēšanas darbu veikšanai. Tāpat jārēķinās, ka pēc kaisīšanas efekts nav tūlītējs. Jāpaiet pusstundai līdz stundai, kamēr sāls vai sāls un smilts maisījums noreaģē. Par nenotīrītiem vai nenokaisītiem ielu un ietju posmiem iedzīvotāji var ziņot, zvanot uz Sijā Jēkabpils pakalpojumi diennakts operatīvo dežurdienesta tālruņa numuru 29 387 082. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.